Kāpšana kokā, iepazīšanās ar kūzuliem, satikšanās ar sniega suņiem ir tikai dažas no aktivitātēm, ko varēja piedzīvot Meža dienā Sogrē dabas parkā Zilie kalni. 21. stacijā eksperti, kas saistīti ar dabu, dalījās ar savām zināšanām un aicināja piedalīties dažādās izzinošās aktivitātēs. Viena no tām bija putnu būrīšu gatavošana, kur par atsaucību nevarēja sūdzēties. Ir liela piekrišana, jā. Mums jau pilnīgi jau dažreiz rinda stāv, nav to āmuru. Mums ir vairāk kā 10 āmuru, vienalga visi jāizņemta gandrīz visu laiku. Mums ļoti patīk putnu būrīši, un vispār kas saistīts ar putniem. Tas nav mūsu pirmais putnu būris, jā, kad mēs ar bērniem katru gadu kaut ko taisam tādu. Bet sanāk arī it kā bērni taisa putnu būri, bet arī tētim sanāk daudz ko darīt, jā. Tētis bišķiņ tur nepareizi kaut ko pateic, bišķiņ jāpielabo kļūdas. Bet pārsvarā bērni paši taisa, jā. Tāpat Meža dienās daudz tika stāstīts par to, kā saglabāt un pasargāt mežu, sevišķi no egļu mizgraužiem. Piemēram, apmeklētājs Artūrs jau spēja pastāstīt, kā atpazīt mizgraužu atstātās pēdas. Tādi mazie kukainīši, viņi taisa tādus zīmējumus, viņi pārlien zem tās koka mizes un uztaisa tādus zīmējumus. Latvijā mežu ir daudz, un jebkurā vecumā ir svarīgi zināt meža veselības stāvokli un būt modram par savu mežu. Un cilvēki arī nāk, interesējās? Ļoti, jā. Interese bija arī aprunāties ar mednieku, kurš pastāstīja, kā daba atstāja vēstures liecības, piemēram, briežu un alņu kaulus. Mums tās ir atmiņas un emocijas, ja, bet, teiksim, jums tie ir kauli, tāpat kā visiem te pārējiem tie kauli, bet tie kauli par kaut ko stāsta, un mans uzdevums šajā pasākumā konkrēti ir izstāstīt, kāpēc šie kauli tādi un šie kauli tādi, un ar ko viņi atšķirās, un tā kaut kā. Tāpat vairākās stacijās tika atgādināts, kā uzvesties mežā. Atkrituma apsaimniekotājs Ķilope bija sagatavojis dažādu krāsu konteinerus un varēja mācīties šķirot atkritumus. Šodien vispār ļoti interesanta diena, bet mācamies it sevišķi šķirot atkritumus, ko bērni, kā es redzu, nemaz visi nezina. Viņi nemaz īsti nezina, kur kas jāliek ir, bet katrā ziņā pat šīs darbnīcas un visas pārējās ir ļoti interesantas, izglītojušas. Es pārsteigta, ja man jāsaka godīgi, tiešām es pārsteigta par to, kas notiek. Arī citi apmeklētāji atzina, ka priecājās par pasākumu, jo mežs ir vērtība, par kuru nedrīkst aizmirst. Pat cik dēla mīļākā vieta ir mežs, kur es arī jūtos droši, kad nav mašīnas un steiga. Mēs nākam iepazīt, skatīties, kas viss saistīts ar mežu. Interesanti gan man, gan mazajam ir šī pastaigā. Daba mums ir visa mūsu dzīvības pamats. Nebūtu dabas, mēs diez vai paši varētu dzīvot un elpot. Mežs ir neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa. Meža dienās bija iespēja spēlēt arī dažādas izzinošas spēles par augiem, dzīvniekiem un mežu, satikties ar ornitologu, pagatavot putnu barotavu, kā arī iesties biatlonista ādā un vēl piedalīties daudzās citās aktivitātēs. Emīlija Anspoga, Kristaps Dravenieks, Vidzemes televīzija.